Daudziem cilvēkiem rodas bailes, visbiežāk dziļi neapzinātā līmenī, ka tas, ka viņi mainīs sevi un savu dzīvi, viņus sāks attālināt no viņu tuvākajiem cilvēkiem, mainot attiecību dinamiku nevēlamā veidā. Patiesībā tieši šīs bailes visbiežāk ir primārais iemesls, kāpēc daudz no mums attopas tajā mokošajā stāvoklī, kurā it kā saproti, ka vajag kaut ko mainīt, ka it kā arī gribas kaut ko mainīt, bet vai nu tas viss paliek tikai gribēšanas un runāšanas līmenī, bez reālām darbībām, vai arī sāks sevis un citu mānīšana ar šķietamām vai neefektīvām darbībām, kas, protams, pie rezultāta nenovad, un atkal nākas atgriezties pie iekšējā diskomforta, kas mudina uz pārmaiņām, un tā tas iet uz riņķi. Tāpēc šajā video vēlos apskatīt to, kāpēc tā notiek un ko tas nozīmē mūsu katra individuālajam dzīves ceļam. Kāpēc mums ir tik grūti mainīties? Mēs cilvēki esam kā bara dzīvnieki. Gan mūsu izdzīvošana, gan izaugsme ir cieši saistīta ar savstarpējo saikni vienam ar otru, jo vajadzības, sevišķi emocionālās vajadzības mēs piepildām, jūtot piederību un tuvību ar citiem, jūtot to, kā esam otram svarīgi. Un tikko pēc piedzimšanas šīs saiknes izveidošana ar citiem cilvēkiem garantē mūsu fizisko izdzīvošanu. Tomēr arī vēlāk dzīvē tā paliek ļoti, ļoti nozīmīga. Neviens cilvēks nav vientuļa sala, un būšana šķirtam no saviem mīļajiem lielākajai daļai no mums nozīmētu ciešanas. Atstumtība un izolācija ir ļoti daudz cilvēku pašas lielākās bailes. Tajā pašā laikā mēs šo pasauli pieredzam ne tikai no kopības perspektīvas, bet arī piedzīvojot un attīstot savu autentiskumu un individualitāti, kas ir tā unikālā gaismiņa, kas ir katrā no mums. Ar to mēs nākam šajā pasaulē, bet audzināšanas, sociālo normu, kultūras, reliģijas, daudz citu iemeslu dēļ šī gaisma tiek savā veidā aptumšota, lai iekļautu mazo cilvēku jau eksistējošā ģimenes sistēmā. Ja jāizvēlas starp piederību un autentiskumu, bērns izvēlēsies piederību katru reizi. Un pēc šī paša mehānisma mūsu psihe ļoti bieži turpina neapzinātā līmenī darboties arī pieaugušā vecumā. Kā tas attiec uz mūsu grūtībām mainīties un mainīt dzīvi? Tas var izpausties ļoti acīm redzamā veidā. Piemēram, es gribu kļūt par mūziķi, bet spiediens no vecākiem liek studēt jurisprudenci. Vai arī mamma teica, ja es vairs neiešu uz baznīcu, viņa vairs nespējas man skatīties acīs, tāpēc es turpinu iet. Vai arī es gribētu veselīgāk ēst, bet visādi našķi manā ģimenē nozīmē mīlestību un rūpes, un ja es tos neēdu, tad nāks uzklausīt visas ģimenes komentārus vai pat pārmetumus. Man ir grūti to klausīties, tāpēc es nespēju mainīt savus ēšanas ieradumus. Tāpat šis attiecību dinamikas fenomens var izpausties arī ļoti neapzinātā, neredzamā līmenī. Piemēram, es gribētu pelnīt daudz naudas, bet tētis vienmēr bērnībā teica, ka bagātnieki ir tikai zagļi un nelieši, un es taču negribētu būt tāds cilvēks. Vai arī mamma ir vientuļa bez attiecībām, tāpēc arī es neveidošu nekādas attiecības un emocionālā līmenī būšu tuvāk mammai. Ja šiem cilvēkiem vienkārši pajautātu, maz ticams, ka viņi varētu tā uzreiz pateikt, ka viņos dzīvo šāds iekšējs uzskats. Gluži otrādi, viņiem tas varētu pat likties smieklīgi vai viņus sadusmot. Tomēr tieši tas, kas galvā ir tas, kas mūs attur no savu potenciālu piepildīšanas, apzināmies mēs to vai nē. Un ir svarīgi nonākt pie mūsu iekšējiem uzskatiem, kas nonākuši pretrunās ar mūsu vēlmēm, lai varētu situāciju patiešām atrisināt. Ja skatāmies no tādas ezotēriskākas perspektīvas, tad esot konkrētā cilvēku lokā, tam izveidojas kopīgs enerģijas lauks, kas tiec uz nemainīgumu un atgriešanos zināmā iepriekšējā stāvoklī. Attiecīgi brīdī, kad kāds no šī lauka sāk izlekt, kas neizbēgami notiek, ja cilvēks sāk strādāt ar sevi, risināt bērnības traumas, novilkt robežas, izturēties pret sevi mīļpilnāk un cieņpilnāk, tad tas satricina to kopējo lauku, jo šis nemainīgums ir izjaukts.
Šīs izmaiņas provocē vajadzību tā vai citādi mainīties arī pārējiem šajā laukā, lai enerģētiski panāktu to izlēcēju. Un te no arī var sākties zināmas problēmas, jo pārējie neobligāti vēlas kaut ko mainīt vai mainīties un var dažādos veidos sākt paust savu pretestību, lai visu atgrieztu vecajās sliedēs un viņiem pašiem nekas nebūtu jādara. Šis var būt nepatīkams brīdis cilvēkam, kas uzsāca savu pārmaiņu ceļu, jo tas tādā skarbā veidā pārbauda to, cik nopietna ir tava vilkme pēc pārmaiņām, ja tai pretī nostāda diskomfortu, kas varētu rasties no tuvu cilvēku iespējamā noraidījuma. Tikai šoreiz, atšķirībā no bērnības, procesā piedalās vairāk izvēles iespēju un arī spēja apzināties šo izvēļu sekas. Var gadīties, ka cilvēks vēl nav gatavs un izvēlas iekļaušanos atpakaļ vecajā, turpinot dzīvot ar savu iekšējo diskomfortu. Bet var notikt arī tā, ka cilvēks ir gatavs beidzot izvēlēties sevi un savas vajadzības, savas vērtības un intereses, lai ko arī teiktu un darītu citi cilvēki. Jebkurā gadījumā, agri vai vēlu, pienāk brīdis, kad diskomforts vai pat sāpes, paliekot nemainīgam, kļūst lielāks par bailēm no potenciālā zaudējuma. Kad šķiet, ka vairs nav nekā ko zaudēt, tad pārmaiņas veikt ir viegli. Lai cik grūti arī nebūtu to pieņemt, tas nav tavs darbs noturēt cilvēkus tavā dzīvē. Tie cilvēki, kas patiešām ir tavējie, viņiem nebūs jālūdzas vai jāizpatīk, nebūs ar viņiem jāmanipulē, viņi gribēs būt tavā tūmā vienkārši tāpat. Mēs visi esam brīvi savās izvēlēs palikt vai iet. Ja vēlēs padomu un atbalstu par situāciju tavā dzīvē, es būšu tepat.